karš garšvielu dārzā, jeb kā pieveikt ienaidnieku rijēju. Piesteigušies pie dobes, meitenes sastinga. Viņas ieraudzīja šausmu skatu. Salātu nebija. Palikuši vien apslienāti kāti. Ei, dillēs! Aizsmats kā krustēvs itāļu filmās pīkstēja gliemezis. Tas bija resns un noēdies, treknie vaigi ļumēja, ka briesmas. Izlīdušais vēders bija pārkāries pāri mājai, ko viņš stiepa līdzai dziedzimtās kopuma, un izskatījās kā no biksēm izlīdis krekls. Resnais gliemezis bija paslēpies zem gurķu mētras asajām lapām, un no slēpņa deva norādījums kādam rīgam gliemeža krustdēlam. Šļūdz dillēs, kā saka! Atstājot pēdējos salātu kātus, kā pa kuģa masta nolaidās jaunie gliemeži. Viņi bija pieēdušies kā mucas, viņiem garšoja salāti. Viņiem patika ielīst svešā dārzā un pieēsties, pīkstēdami slienājot salātu kātus, smejoties par slepeni padarīto nedarbu, viņi mudīgi bēga dillēs. Meitenes stāvēja pie dobes un nezināja, ko darīt. Kur salāti, ko no viņas ēdīs? Rīmas, izsaucās Matilde, apēdāji, izdvesa Terēze. Viens no 4 mazajiem cālīšiem izbāza galvu un no vistas spārna apakšas iesaucās cik spēka. Palīgā! Čik! Mūsējos sit! Kāds posts! Bērniem tas nav jāredz, tas posts! Norūpējusies par savu bērnu drošību, vistas kundze satraucās. Bet gliemezis smīnēja, lai paēd jaunatne, lai tik barojas. Tajā brīdī Terēze ieraudzīja sieviņu. Viņa purināja slotu un draudzēja gliemezim, pats nesēja, ne stādi, ne ravē, bet nograuz visu pa tīro. Es jums dienderiem Rīgu parādīšu. Aha, pa tīro nograužam, lai nepaliek ne lapas, atbildēja gliemezis un sīkie gliemezēni piebalsoja. Mēs visu nograužam un atstājam vien kakas, tad gurķu mētrā aizlaižam, lai nepaliek ne smakas. Kamēr Matilde plūca dilles, Terēze redzēja, ka mazā sieviņa pamāja viņai sveicienu. Pagaidi, Terēze, esi droša, mēs viņiem parādīsim, kur bebri mājo. Mazā sieviņa iedeva Terēzei paturēt savu smilgu slotu. Pasargā, tūliņ būšu atpakaļ. Viņa teciņiem vien aizdevās līdz malkas šķūnim, pieliekusies ielīdais šķūņa dēļiem. Kādu brīdi nekas nenotika. Terēze pacēla acis un ieraudzīja, ka saulē uz sasilušā šķūņa jumta sēž vairāki vīriņi un pīpē garas pīpes. Daži bija piecēlušies kājās un pārliekušies pār jumta malu, ieinteresēti noraudzījās lejup. Te notiek trakas lietas, viņam teica Terēze, gliemeģa slepus ielīda mūsu dārzā. Kroks rīmām, jeb nonna ierīko dzertuvi. Jā, es pati redzu, plūcot dillis, atbildēja Matilde. Viņa domāja, ka Terēze stāsta viņai to, ko viņa jau sen pati zina. Dārzā gliemeži noslienāja katru puķi, nograuza samtenes pat tīro. Visžēlīgāk izskatījās pēc tam, kad gliemeži bija grauzuši dālijas. To kāti kā gari kakli bija aizgrausti, ziedu lielās galvas noripojušas karājās sāniski. Dālijas savas krāšņās ziedu galvas nemaz nevarēja pacelt. Ko visu nonna darīja, lai gliemeži nenāktu dārzā? Viņa dobai skaisīja olčaumals, lai tie ar slīdīgo pēdu nevar tikt pie puķiem un bēra zāģi skaidas. Taču reiz tantes nonnai pateica, ka dzirdējušas par radio modernu metodi. Alus, lai saliekot dobē burciņas ar alu, tad gliemeža krustēvs piedzersies, apreips, viņam paliks slikti, tik slikti, un viņš nekad vairs dārzā nenāks ar visiem saviem rīgajiem krustdēliem. Terēze atcerējās, kā nonna izvēlējās autoveikalā alu. Viņa nopirka vislielāko pudeli ar uzrakstu Zvērkāvis. Tam nu gan vajadzētu līdzēt, teica nonna, un dobi pārkārtoja par alus dārzu. Viņa salēja burciņās zvērkāvi, ko lielie onkuļi dzēra, un pēc tam gulēja ēnā bez dvašas, kā jau apdzērāja to dara. Nonna burciņas iereka zemē līdz augšai un devās prom. Abas meitenes gan nolēma pagaidīt un noskatīties, kas nu notiks.
Kā nes gliemeži dzers alu? Pats lielākais gliemeža krusttēvs pielīda pie burkas. Viņa deguns palika lilā. Viņam garšoja lieliski, slikti nepalika nemaz. Vēmiens nenāca, viņam aiz prieka izspiedās acis uz kātiņiem. Kā visi apdzērāji, arī alu sadzērušies gliemeži, šļūca, vazājās pa dobi un skaļā balsī dziedāja nepieklājīgas dziesmas, kuras Terēze dzirdēja. Tās bija tik nepieklājīgas, ka viņa nespēja par to pastāstīt nevienam, pat Matildei ne. Bija kauns atkārtot apdzērušā gliemeža dziesmu. Tur es dzēru, tur man tikā tik jaukāji vietiņā. Tur es dzēru, tur čurāju, tai jaukāji vietiņā. Un kad viņa sāka dziedāt, izdzer alu, sasit kannu, nobučoju nesējiņu, Terēze aizbēga. Ja nu gliemeža lien pie nonnas un sāk viņu bučot, ja nu izgrauž caurumu vaigā, ja nu nokož kaklu, un nonna nevar pacelt galvu kā dālija, mirs, vīzdama. Terēze bija iesteigusies mājā, apķērusies nonnai ap kaklu un teica, neviens gliemezis neielīdīs pie tevis dārzā, neviens. Es vienmēr domāju, ka ir kāds, kurš man nosargā dārzu. Viena es to nenosargātu. Kurš? Nonna domīgi teica. Toreiz gliemeži visu alu bija izdzēruši un šļūca dārzā pēc papildevas. Kā jau dzertuvē piedzērāji to dara. Bet kas tad ir diļļu draudzene, jeb kas sargā dārzu no rīmām? Nevienmēr var ticēt tam, ko saka radio, nodomāja Terēze. Viņa sāk spēlēties ar smilgu slotu, ko bija iedevusi pavicināt sieviņa Tāša lakatā. Kāpēc tu saplūti sausas smilgas? Matilde norādīja. Viņa gribēja māsai smilgas atņemt. Visas vecākās māsas jaunākajiem grib atņemt viņu rotaļlietas. Tā ir gliemeža aizslaukāmā brīnumslota, iebilda Terēze, un bija gatava aizstāvēties. Nečivini tu cāli! Iesaucās cālītes no vistas kundzes spārnapakšas. Brāļiem cāļiem arī bija ko dalīt. Te pēkšņi Terēzei šķita, ka dzird skārda spaiņus grabināšanu. Tā arī bija. No šķūņa apakšas iznāca daudz sieviņu ar spaiņiem. Terēze skaitīja. Viena zaļa, otra dzeltena, trešā brūna, ceturtā salmu, 8. margrietiņu, 5. kliņģerīšu. Viņa skaitīja sieviņas pa savam, kā prata, un sauca visus skaitļus, ko bija dzirdējis no Matildes. 1, 2, 3, 6, 800 miljonus, 5, 10. Daudz. Sieviņu bija daudz. Sieviņu Baltijā Tāša lakatiņā sparīgi piegāja pie Terēzes. Paldies par slotu, nosargāja. Tālāk jau viss gāja ņigu. Sieviņas zosu gājienā devās tieši uz garšvielu dārziņu. Ar slotām viņas tīrīja dobē takas starp baziliku, pupumētu, ķimenēm, kumelītēm un dillēm. Viņas šķīra augu lapas, zem kurām slēpās pieēdušies gliemeži. Viņi blendza caur zemi glumajām pierēm, acis aiz pārbīļa bija izspiedušies uz kātiņiem. Gliemeži tās aizvēra, acis ievilkās šaurajās galvās. Ieraugot, ka nāk sieviņas ar spaiņiem, daži bēga. Ar slidenajiem gliemežu pekām viņi šļūca kā ar snowboarda dēli, atstājot dobē putām noslienātu taku. Daži, kuri savus resnos vēderus nevarēja aizšļūcināt, bailīgi ierāvās savās mājās. Arī resnais Rīma gliemeža krusttēvs noslēpās priekšā savām durvīm, pieliekot mikli tuklu pēdu. Čau, es jums Rīgu parādīšu, sieviņa Baltijā Tāša lakatiņā iedziedājās, resno pacēla un ielika spainī, ka nodārdēja vien. Visas sieviņas zināja, kas jādara. Viņas steidzās pie krūmos bēgošiem gliemežiem, panāca tos, pacēla un lika spaiņos. Gliemeži bēga, šļūca, mēģināja aizlavīties, dobē bija liela ņemšanās. Fui, gliemeži pie kājām, kāpēc tikai man vienai jāplūdz dilles, iesaucās Matilde. Viņa bija noplūkusi tik daudz dīļu, ka pietika pusdienām, launagām, vakariņām un vēl nākošajām brokastīm. Nečivini pats, nepalaid seksti, iesaucās cālītes no vistas kundzes spārnapakšas. Brāļi cāļi mācījās aizstāvēt katrs savu taisnību, pat zem vistas kundzes spārna. Nečivini pati, saņēmusi drosmi, Terēze uzdrošinājās iebilst vecākai māsai, tikpat sparīgi kā mazais cālītis. Matildei tas nepatika. Kā mazā māsa buntojas un nedara, kā vecākā māsa grib?
Matilde ar dillēm ieskrēja mājā. Nā, bet Terēze apsaukājas. Viņa teica, lai es nečevinot. Kas tev to iemācīja, izbrīdījās Nonna? Cālīši, atteica Terēze, un tā bija taisnība. Cik labi, ka bērni prot dabā ieklausīties un saprast, nodomāja Nonna. Sēžot virtuvē pie galda un ēdot biespienu ar dillēm, Terēze pa logu ieraudzīja, kā mazas sieviņas ar spaiņiem rokās zosu gājienā dodas ārā no dārza uz grāvja pusi. Sieviņas izbēra gliemežus aiz robežas. Tā, te jums Rīga, parādījām, te jūsu mešs, ne soli mūsu dillēs. Tagad Nonna zināja, kas palīdz nosargāt dārzu.